Šodien pastāstīsim par iepakojuma optimizēšanu. Pie mums vērsās arī klients un teica, ka viņam ir problēmas ar iepakojumu. Ja? Ka viņam plīstot šeit malas, ka viņam nepatīkot, kā tas izskatās, un tā kvalitāte nesot tā, kā viņš vēlās. Ja? Šeit arī visur var redzēt, kā ir plīsis. Tad mēs arī sagatavojām konkrēti jau risinājumu, lai klients šādām lielām tirāžām un lielām lietām nevajadzētu viņam piedzīvot sāpes. Mēs sagatavojām sekojošu. Mēs sagatavojam konstrukciju. Gatavā variantā viņa atrodas šādi. Un tad, kad klients saņem, viņš viņu vienkārši visu var salocīt. Hops, gatavs iepakojums un aiziet var īstenībā tālāk izmantot. Ja? Tad šeit skatāmies sekojošu lietu. Šeit ieliekās iekšā un šādi smuki viss aiztaisās ciet. Tas risinājums ļoti vienkārši. Tad mēs sagatavojam, mēs uztaisījām ļoti elementāras lietas, mazas niansītes, kas izmainīja visu iepakojumu risinājumu. Ja? Tad šeit uztaisījām tādas uzlaidītas, izgriezām ārā, lai viņas neplīst tik ļoti. Un arī šeit mēs uztaisījām tādus speciālus iegriezumus, izrēķinājām, kas īstenībā dotā iepakojuma kvalitāti. Tāpēc, ja tu vēlies iepakojumu, ja tu vēlies atrisināt kaut kādas problēmas, kuras tev šobrīd ar iepakojumu ir, droši uzraksti komentārā vai atsūti bildi vai informāciju, un mēs vienkārši to izstāstīsim, izskaidrosim, kā to visu var atrisināt. Ja? Tādēļ, ja tas ir nepieciešams, droši griezies pie mums, un mēs visu to sagatavosim.